Mani sauc Olga. No sākuma, kā daudziem laikam, skolas laikus tas bija ansamblī, pēc tam lielais notikums priekš manis bija Hello Daugavpils 2 bija tāds konkurss Daugavpilī. Lūk, tā man bija 22 gadi, un es tur piedalījos un pat vinnēju. Kaut gan man nav tādas vokālas spējas stipras, ja es nezinu, varbūt kaut kāds aktieru mākslā man izglāba. Lūk tā, bet jebkurā gadījumā ar to arī viss beidzās. 22 gados es aizbraucu uz Rīgu un viss apstājies, jo mūzika ir dārgs prieks. Un tolaik man nebija iespējas ņemt kaut kādas vokālas nodarbības, maksāt. Un tāpēc es mūzikā atgriezos tikai savas 30 gados. Ja skatīties no mūzikiem, laikam būs tā krieva dziedātāja Polina Gagarina. Un es domāju, dēļ tā, ka es no jaunības, kad bija tā Zvaigžņu fabrika, es biju liela fane šim šovam, un visu laiku es sekoju viņai, un man ļoti patīk, kā izaugusi viņas karjera, arī kā viņa dzied, izskatās, viss, jā. Tā, laikam, ir mana vislielākā favorīta. Man patīk savas dziesmas izpildīt. Es esmu ierakstījusi jau 7 dziesmas. Motivē tas, ka par šiem 4 gadiem ļoti daudz kas bija ieguldīts laika ziņā un naudas ziņā arī. Es atkārtošos, tas ir dārgs prieks savas dziesmas ierakstīt. Jā. Un man ļoti žēl vienkārši, es esmu dekrēta un viss tagad atlikšu visu malā. Nē, es uzskatu, ka jāķeras klāt, jebkurai iespējai, jāizmanto, jāiegūst jauna pieredzi. Tā kā vienkārši žēl to iepriekš padarīto darbu, saproti.